karogs. Čehijas karoga grupa. Dānijas karoga grupa. Igaunijas karoga grupa. Itālijas karoga grupa. Lietuvas karoga grupa. Melnkalnes karoga grupa. Maķedonijas karoga grupa. Polijas karoga grupa. Slovākijas karoga grupa. Slovēnijas karoga grupa. Spānijas karoga grupa. Amerikas karoga grupa. Ukrainas karoga grupa. Apvienoto reaģēšanas spēku karoga grupa. Parādā piedalās Rīgas ātrās reaģēšanas štābs un dienās sauc par ČEK. Štābs ir izveidots Lielbritānijām devīze "Mēs esam kopā". Komandieris uzvar ģenerālajos solis perfekts. Saroknes es publicēšanas mūsu kultūras sadarbības virsnības Lielbritānijas piedalās spēku štābā. NATO spēku integrācijas vienības karogs. Un Baltijas aizsardzības koledžas karoga grupa. Jūras spēku orķestris. Devīzē mums vieno Latvijas svētais vārds. Orķestra priekšnieks kapteiņleitnants Uldis Locinieks. Diriģents virsleitnants Andris Rasmanis, virsseržants Botsmanis Agris Puk. Hambūra mažorists seržants Denis Seimuškins. Jūras spēku orķestris nodrošina militāro ceremoniju muzikālo noformējumu, profesionālu koncertē un piedalās starptautiskos militāro un profesionālo pūtēju festivālos. Mācību vadība pavēlniecība. Devīzē mācīties, lai uzvarētu. Komandieris ir pulkvedis Māris Lutināns. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija. Devīze caur ešķiem uz zvaigznēm. Rektors ir pulkvedis Māris Lutināns. Parāds ķīmijas komandē profesors pulkvedis Ēriks Keisters. Nacionālās bruņoto spēku instruktoru skola. Devīze gods vienotībā prasmēm. Skolu komandieris ir majors Mārtiņš Šēziņš un parāds virsseržants pienākums skolēģis štābu virsseržants Rēnu Fiksā. Nacionālās bruņoto spēku kaļnieku skola. Drosme, disciplīna, uzvarā. Kaujas atbalsta nodrošināja mācību centrs. NB sakaru skola. Devīzes kožas ieņot zaro pērkonis arī ar mūsu karogu. Jūras spēku mācību centrs. Zināšanas ir gudra cilvēku bagātība. Komandieris komandu kapteinis Valdis Līdz. Štābu bataljons. Devīze ar vairogu vai uzstā. Štābu bataljonu komandieri pulkvedi Antīna Guļodāna, kur arī parādās komandieris. Bataljonu parādē komandē kapteinis Raivis Piezulis,
Moses, karognesējs Kotsmanis Mareks Klimovs. Gaisa spēks. Devīze visu par Latviju, simbolizē vienības bez kompromisa atkarīgi nodrošinās Latvijas drošību, gaisa telpas aizsardzību. Vienības komandieris ir pulkvedis Justus Masuls, parādē vienības komandē majors Niks Pamiljans, karognesējs seržants Rodrigo Prus. Nodrošinājuma pavēlniecībā, komandē pulkvedis Justus prezidenta parāds vienības vārstās karavīru no dažādām vienībām visā Latvijā. Zemesardzes 1. Rīgas brigāde, brigādes komandieris pulkvedis Naunis Varanovs. Zemesardzes 1. Rīgas brigāde parādē pārstāvju priekšā kaimiņš paviljonos ar devīzi vienam es nesu Dēlu zemi risināt, kas simbolizēs Latviju un apjūtos aizstāvēt Latvijas valsti. Zemesardzes 2. Vidzemes brigāde, komandieris ir pulkvedis Kaspars Viedītis. Brigāde militārajā parādē pārstāvju Jūras kaujas nodrošinājuma bataljonas, komandieris pulkvedis Zigmants Pilovs. Zemesardzes 3. Latgales brigāde, brigādes komandieris pulkvedis Gunārs Bizulis. Devīze ņem kā Latvijas tautas esmu visu. Latgales brigāde parādē pārstāvju Zemesardzes 5. kaimiņš paviljonos, devīze ir sniedz cirti devieji un cīnies kājas droši. Latgales brigāde ir nozīmīga Latvijas valsts robežas aizsardzībā. Zemesardzes 4. Kurzemes brigāde. Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris ir pulkvedis Edmunds Svenčs. Vienīze vairogs tautai izlopens tevzemēs ir nozīmīga Kurzemes reģiona aizsardzībā pārstāvotā vēsturiskās un kultūras vērtības. Apvienotais Latvijas Zemesardzes orķestris un ASV gaisa spēku Eiropā orķestris. Devīze pacelsim mūsu zemi, Latviju. Latvijas Zemesardzes un ASV gaisa spēku Eiropā orķestris šogad parādā uzstājas kopā. Unikāla starptautiska sadarbība, jo pirmo reizi Latvijas militāriem orķestrim pievienojušies tik daudz citas valsts mūziķi. Latvijas orķestri vada majors Ants Karens, bet ASV komandē pulkvežleitnants Rafaels Torro Bruņers. Zemesardzes orķestris dibināts 2011. gadā un ir lielākais militārais orķestris Latvijā. Tas sastāv no pūteju orķestra, bigbenda, kora stars, dažādiem kameru ansambļiem un tautasdeju ansambļa Bramaņi. Valsts robežsardzes koledža, devīze Latvija, tēvzeme, tevi sargām mūsu gods. Parāds vienību komandē Valsts robežsardzes koledžas profesionāls izglītības dienas priekšnieks pulkvežleitnants Vladimirs Super. Valsts policijas koledža, devīze mūsu izglītība jūsu drošībai. Valsts policijas koledžas vienību parādē komandē pulkvežleitnants Māris Liepa. Valsts policijas koledžas kadets nodaļas vadītājs karogneses kadets ierindnieks Marks Baivars. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. Devīze viens par visiem, viss par vienu. Koledžas parādē komandē pulkvežleitnants Andris Molotanovs. Parādē piedalās koledžas studējošie un akadēmiskais personāls. Pulkveža Oskara Talpaka profesionālā vidusskola, devīze ar zināšanām un drosmi gaišā nākotnē. Skolas komandieris ir pulkvežleitnants Intars Kušners. Parādē soļo visu 4 kursu kadeti, demonstrējot skolas audzēkļu izcilās militārās prasmes un disciplīnu. Skolā uzņem jauniešu pēc 9. klases beigšanas un katru gadu notiek pretendentu atlase, vērtējot sekmes un rīkojot iestāju pārbaudījumus. Dāmas un kungi, Jaunsardzes centrs
5 Jaunsardzes centri. Jaunsardzes centrs, kura devīze ir augstu Latvijai, simbolizē jauniešu patriotismu un uzticību Latvijai. Vienību komandai pulkvedis Aivis Mirbaks. Parādē Jaunsardzes centri. Jaunsardzes karoga nest 5. Rīgas novada pārvaldes Jaunsardzes, bet vienīgi pārstāv Jaunsardzes no visiem Latvijas reģioniem – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Šī vienotā pārstāvniecība simbolizē Jaunsardzes disciplīnu, vienotību un uzticību valstī. Jaunsardzes centrs īsteno valsts aizsardzības mācības programmu. Mācības gadā kļūst par obligāto mācību priekšmetu vidusskolas skolās. Šī programma attīst jauniešu personīgo apziņu un patriotismu, sniedzot militārās pamazināšanas un praktiskās prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē. Sauszemes spēku mehanizētā kaimiņu brigāde. Komandieris pulkvedis Oskars Kuklis, kurš vada skaitlisko lielāko profesionālo dienestu vienību un nacionālās bruņotajos spēkos. Brigādes devīze ir vienotībā spēks. Brigādes mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts iedzīvotājus, vienlaikus stiprinot starptautisko drošību. Vienība ir gatava ilgā laikā iesaistīties valsts aizsardzības, starptautisko operāciju un civilās aizsardzības uzdevumos. Tur NATO daudznacionālās brigādes vienības. Brigāde atrodas Ādažu militārajā bāzē, un tās komandieris ir Kanādas pulkvedis Cedriks Ospiro. NATO daudznacionālā brigāde veido 13 valstis. Kanāda ir vadošā valsts. Daudznacionālās brigādes sastāvā ir spēki no Albānijas, Čehijas, Dānijas, Īslandes, Itālijas, protams, Latvijas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas. NATO daudznacionālā brigāde tika izveidota nesen 2024. gada jūlijā. Wow. Sveiksim NVS štāba orķestri. Devīze esam kopā, skanam kopā. Diriģents kapteinis Aleksandrs Krešmanis. Koncertmeistara štāba virsseržants Ārtis Greckis. Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestri dibināts 1992. gadā un ir pazīstams kā nozīmīgs simbols Latvijas valstiskiem svētkiem un pasākumiem. Tā darbība ir apvienotas vairākas funkcijas, ietverot ceremonijas, parādes, defilē programmu, demonstrējumus un koncertus, gan orķestra, gan kameras ansambļu izpildījumu.
Compagnia, attente! Pronti per la corsa! Parādi noslēdz NATO daudznacionālās vienības Itālijas brigāde.